speciālisti spēj integrēt šos te bērnus pareizi tajā sabiedrībā, kura sastāv no lielākā daļā, kas ir, ja? Es atvainojos. Cik tādi bērni? Bez tam ir... Turēsimies ar cieņu un būsim godīgi. Visu laiku bāzat mūsu tie cilvēkiem, kuri vēlas runāt satvainojumi. Jāsim pabeigt, bet fakts ir tāds, ka tādi bērni ir, un viņi nav tikai šis viens gadījums. Ir tādi bērni vairumā. Protams, ja mums kas nav notiek, ja viņi nonāk skolās, bērndārzos un tā tālāk? Protams, mums nav nekādu statistisku datu, ja, par to, cik daudz bērnu ir tiešām patreiz skolās. Bet es vēlreiz atkārtoju, ja, ka mums speciālisti nav vēl apmācīti, ja, darbā strādāt tieši ar tādām ģimenēm. Un, ja viņas vispār var nosaukt par ģimenēm, ja, jo, kā mēs saprotam, te tika minēts, ka tā ir tikai līdzās kaut kāda patstāvēšana, viens tur audzina, otrs aiziet, trešais tur nakšņo vai kaut kā savādāk, ja, tā tad šeit nav skaidra šī secība. Un ja mēs Latvijas tirgu ieejam ar kaut kādu, teiksim, šādu jauninājumu, ja, kā vienzimuma ģimene, tad ir jābūt skaidram šim te mērķim. Tāpat kā kristīgā mācībā. Ir vīrietis, ir sieviete, ir ģimene, pēc tam to bērni. Šeit ir atkal savādāk. Ir vīrietis, vai ir sieviete, ir ģimene. Bet kāda ir tālāk secība? Ja? Vai mēs, teiksim, neiznīcinām šo te minimālo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas vēl ir saglabājušies, ņemot vērā, ka patreiz vēl ar vienu, ja, notiek šī te aktīvā emigrācija. Ja? Un tur ir savi pētījumi. Tur ir savi pētījumi. Ja, tiešām apliecināt pētījumi par to, ka izbrauc tad emigrācijā šīs te ģimenes ar bērniem, un arī, ja viņi pat arī pēc kaut kāda laika atgriežas, tad vai nebūs deformēta šī sabiedrība, tad, kad viņi atgriezīsies atpakaļ Latvijā. Un es vēl gribēju piebilst tīri personīgi. Mēs te runājam par kaut kādām Amerikām un Eiropu un tā tālāk. Dod Dievs mums vispār sakārtot lietas šajā jautājumā Latvijā, un tikai tad mēs skatīsimies uz Eiropu. Paldies. Paldies, lūdzu. Labvakar, Rodijs Rododendris. Ir tāda situācija uz abiem diviem mācītājiem, un skatoties un klausoties, ko jūs runājat, es jums vēlētos atgādināt, kad es svētdien būšu baznīcā, un es domāju, ka tā sprediķošana būs daudz tāda pie sirds tuvāka. Runājot par praidu, atbalstu viennozīmīgi, pats piedalīšos, neesmu homoseksuāls cilvēks. Tad nākamais punkts vēlos lūgt atbildi uz jautājumu, ko jūs darīsiet, lai stiprinātu ģimenes, sabiedrību un tā tālāk saistībā ar to, kas jau degradē. Piemēram, azartspēles, alkohols, vardarbība, datorspēles un tā tālāk. Vai jūs iestāsieties arī pret to, vai tikai pret to mazāko grupiņu, kur nav liels korporācijas aizmugurē un liela nauda? Es jums godprātīgi varu arī atbildēt. Es esmu iestājies un iestāšos pret jūsu pieminētām lietām, kā tādām, kas grauj ģimeni. Jūs varat apstīties Saeimas stenogrammās. Tur ir gan mans uzstāšanās, gan arī priekšlikumi. Tā kā es esmu vienmēr iestājies par to. Labi, Igors Masļikovs, ko jūs sakat par šo ģimenes definīciju šobrīd un kur mēs ejam? Tā es gribu teikt, man ir ģimene, es arī ilgus gadus centos izveidot, izdevās, apprecējos pagājušajā gadā. Tas, par ko es gribu pagriezt to savādāk, vienkārši šobrīd tiek runāts no reliģijas viedokļa. Sabiedriskā telpā nevar tā runāt labs, slikts, ļaunais, tāpēc, ka sekulāra sabiedrība neizprot šīs lietas. Viņiem tas nav saprotams, ar sekulāru sabiedrību nedaudz jārunā piezemētāk. Un tas, ko es gribu pateikt, kāpēc es uzskatu un kāpēc esmu pret to visu? Jā, tas ir mozaīkas mērķi, ko viņi ir definējusi. Viņi mēģina modificēt mūsu sabiedrību, par to mēs runājam, bet kādā veidā? Viņu plāni tātad šo cilvēku ir patiešo ierobežot lielākā sabiedrības daļa cilvēktiesības. Lielākā sabiedrības daļas cilvēktiesības ierobežot, un viņi to ir definējuši. Savos atklātajās vēstulēs ministrijām, prezidentam un tā tālāk. Un tur viņi raksta, kad viņi grib tātad izmainīt izglītības sistēmu, ieviest iekšā bērnu izglītībā to zināšanas par homoseksuālismu. Otrs, viņi mēģina mainīt likumdošanu 78. pantu, 48. Krimināla likuma, ieviešot papildus personas pazīmes seksuālā orientācija, kurai
šai personas pazīmei nav definīcijas, un to arī atzina juridiskā komisija valdības sēdē, kurā es piedalījos vienreiz. Otrkārt, ieviešot pastiprinošas vainas apstākļus, homofobija un transfobija, laikam es to vārdu nevaru izrunāt. Un tas, jūsuprāt, ierobežo lielākās sabiedrības daļas? Paskaidrošu, jā. Pieņemot šos likumus, tiks pārkāpti pārējās tautas cilvēktiesības. Kādā veidā tiks pārkāpti? Mūsu tātad cilvēktiesību konvencija, apvienoto nāciju Eiropas Savienības šitas pseido līgums, kas bija, un Latvijas valsts satversme nosaka, mums ir domas brīvība, ticības brīvība, ja? Un mainot šos likumus, šie cilvēki pat tiešo ierobežos šīs mūsu lietas, ticības brīvība un domas brīvība. Kādā veidā? Jo viņas būs pretrunā, pilnīgā, tātad viņu tiesības stāsies pretrunā ar mūsu tiesībām. Un tāpēc pirms visas šīs lietas notiek, pirms notiek praide, ir jānotiek diskusijai valdības līmenī. Šajā diskusijā visas šīs lietas darba grupās ir jārunā, smagi jāstrādā gadiem, par ko es esmu centies aicināt jau daudzus gadus, 5 gadus es to lūdzu. Paldies. Un tad jāturpina šī saruna. Vēlties ierobežot visu pārējo tiesības šādā veidā? Nebūtu, nē. Es tikai vēlos savas tiesības. Es vēlos, zināt, kā jebkurš cilvēks vēlās stabilitāti. Jo ir tā, ka man ir dzīvesbiedrs, bet mums nav iespēja apzināti, piemēram, pateikt viens otram, teiksim, caur likumu, ja, kad mēs vēlamies tā kā tiešām apstiprināt, ka mēs varam, ka tiešām tu vari uz manīm paļauties un tā tālāk. Bet šis te, kad mēs... Bet jūs dzirdējāt, valsts saka, likums nebūs. Jā. Varbūt tas varētu. Uz jautājumu. Es domāju, viņš varbūt nebūs. Es domāju, viņš kaut kad būs. Kaut kad es būs. Es ļoti ceru, es tiešām optimisti skatot dzīves, viņš kaut kad būs. Gribētu atbildēt uz jautājumu. Vai baznīca kaut ko dara citās jomās? Protams, jo homoseksuālisms vai, teiksim, praids un visa šī ar to saistītā problemātika, tā ir tikai viena no cilvēka iekšējās nesakārtotības izpausmēm. Un, protams, ka spēļu nami un alkohols un visas pārējās lietas, tā arī ir liela problēma. Un tāpēc mēs 31. augustā atvērām šeit pat Rīgā rehabilitācijas centru alkoholiķiem, narkomāniem, bijušajiem cietumniekiem un patiesībā arī, ja kāds vēlētos ārstēties no homoseksuālisma. Tik galā ar savu iekšējo nesakārtotību šai jomā, tad mēs arī viņu pieņemsim. Un es gribētu pateikt tomēr par baznīcas attieksmi pret homoseksuālismu vēl, jo tas tomēr tā šeit neizskanēja. Tikai čungs, jā. Jā, es jau runāju par to iekšējo ekoloģiju, pie tā es neatgriezīšos, teiksim, dabisko likumu, bet tātad baznīca aicina izturēties ar cieņu un iejūtību pret ikvienu cilvēku, tai skaitā arī to, kurš ir homoseksuāls. Bet vienlaicīgi tā, un ir pret diskrimināciju attiecībā pret šīm personām. Bet vienlaicīgi tā homoseksuālismu uzskata par nopietnu iekšējo nesakārtotību un piedāvā palīdzību, lai ar to tiktu galā. Mēs jūs uzskatām par tiem, kuriem ir nopietnas problēmas, ar kurām mēs esam gatavi jums palīdzēt tikt galā. Un šīs problēmas nedrīkst. Un ja mēs atļausim, lai šīs problēmas tiek padarītas par normu visā pārējā sabiedrībā, tad mēs vienkārši sagrausim šo sabiedrību un mūsu nācija izrudīs bez pēdām. Un Latvija vairs nepastāvēs tāda, kāda viņa būs. Paldies jums! Mēs noteikti neuzskatām par problēmu jūs, un mēs ļaujam jums iet gan Aglonas gājienā. Mēs nenākam ar protestiem. Mūs nec kādēļ neaicina uz televīziju, jautājot, vai Aglonas gājienam ir jānotiek. Un mēs sakam tā, ka tie cilvēki, kuri ir ticīgi, ka viņiem ir tiesības ticēt. Mums ir cilvēki, kuri citās ticībās. Viņiem arī ir tādas tiesības. Mums ir cilvēki, kas ir agnostiķi, viņiem arī ir savas tiesības. Tā kā jā, mēs esam tiešām par pasauli, par dažādību un par cieņu, par individiem, nevis vienu tādu pareizu ceļu.
un ja tu neej šo pareizo ceļu, tad tevi tā kā pasludina par problēmu. Ziniet, mēs nepasludinām par problēmu jūs, jo jūs mēs mīlam kā savus brāļus un māsas, kā cilvēkus, vai ne? Bet mēs saskatām problēmu tajā jūsu uzvedībā, tajā tieksmē, kurai jūs